jebkuras būvniecības vai remonta pamatā ir precīza mērīšana. Un precīzai mērīšanai Word klāstā ir vairāki instrumenti, sākot no visprimitīvākiem, visvienkāršākiem un līdz jau ļoti tādiem progresīviem. Kādi ir tie visvienkāršākie? Piemēram, ja man vajag apmēram tur zināt, kur man plauktu tur mājās pieskruvēt. Visizplatītākie, un noteikti katra mājās atradīsies, ir lineāls. Bet tāpat arī ir ļoti populāri instrumenti tādi kā metramērs, mērlente, bīdmērs. Piemēram, šis. Kas tas ir? Šis ir salokams metramērs. Šo visbiežāk varēs redzēt būvlaukumos. Celtniecības nozarē, kur precizitāte līdz milimetriem nav tik nepieciešama, tad šis te ir izcils risinājums. Bet salīdzinot ar mērlentu, nebūtu nav sliktāks. Vienīgi jāņem vērā to, ka metramēram ir tikai 2 metru garums. Taču mērlentām mums klāstā ir pieejams līdz pat 10 metru garumā. Lineāls 50 cm garumā. Ir arī kaut kādi citi izmēri. Šis ir 50 cm garš lineāls, bet mums ir arī metru garš lineāls. Šis lineāls ir otrās precizitātes klases ar īpaši precīzu skalu, ar milimetru dalījumu visā garumā. Pusmilimetrs. Jā, šeit ir pusmilimetrs līdz galam. Visa garumā. Jā, un nerusēšā tērauda materiāls. Mērlenta noteikti ir vispopulārākais instruments no mērinstrumentiem. Un es skatos, jums ir diezgan liels klāsts. Ar ko viņi atšķirās? Jā, tik tiešām klāsts mums ir liels ar mērlentām. Un katrai ir sava kāda īpašāka lieta, nianse, ar ko viņi ir atšķirīgi no citas mērlentes. Jo skatos, piemēram, šī, viņa automātiski fiksēs. Tieši tā. Ja ikdienā esam pieraduši redzēt to, ka izvelkot mērlenti, viņa uzreiz atpakaļ savalkās, tad šī ir pašfiksējoša mehānisma, kur attiecīgi izvelkot, viņa nofiksēs. Un, ja nepieciešams, viņa attiecīgi ierolēt, nospiežam pogu, un mērlente ir atpakaļ. Tā tiešām ir ļoti tāda unikāla, interesanta konstrukcija, un tas ir ļoti ērti, kad, lai nofiksētu, neko nevajag spiest. Vienkārši vajag izvilkt, bet, lai dabūtu atpakaļ, jānospiež. Tiešām baigi ērti. Es noteikti gribu sev tādu. Šī kustīgā detaļa nebūtu nav defekts. Tā tik tiešām arī jābūt. Un šis te gājiens ir tieši tāds pats kā šīs te materiāla biezums. Un tas nepieciešams tas, lai varētu precīzi mērīt gan pret apduri, gan aizķirot aiz ārējās malas. Šī pēc skata ir ļoti līdzīga iepriekšēji šai mērlentei. Arī 5 metri, tur 5 metri. Ar ko atšķirās tad? Jā, pēc skata jau īstenībā viņi tieši tādi pat izskatās, bet ir viens bet. Šai te mērlentei ir magnētiskais gals, kurš tik tiešām ir ļoti spēcīgs. Un mērot metāla konstrukcijas tiešām varētu būt ļoti parocīgi. Un magnēts tik tiešām ir spēcīgs. Tiešām spēcīgs, jā. Mērlente var mierīgi noturēt savu svaru. Ja viņu tur piestiprināt kaut kur, viņa noteikti nenokritīs. Jā, šī mērlente man ļoti patīk, bet es skatos, ka ir vēl viena, ar ko viņa atšķirās no tas. Šī te īstenībā arī ļoti forša mērlente. Lielākā atšķirība būs šeit fiksējošā galā. Šeit ir iedobas krūvas galvai, un atšķirībā no iepriekšējās mērlentes, viņai ir skala abās pusēs. Attiecīgi mērlente var lietot vienā virzienā un arī otrā virzienā. Bet mērlente ir vajadzīga tad, kad mums vajag izmērīt kaut ko ļoti garu, tur metrs un vairāk. Bet ļoti bieži ir situācijas, kad mums vajag izmērīt kaut ko līdz 20 centimetriem, bet ļoti precīzi. Kāds instruments tam ir? Tad pilnīgi noteikti īstais instruments būs bīdmērs. Arī šeit mums ir vairāk variantu, ko piedāvāt saviem klientiem. Un ar ko atšķirās? No lielākā atšķirība, varētu teikt, arī kā iedalījums, ir mehāniskie un digitālai bīdmēri. Un digitālais laikam ir ērtāks, jo tur var uzreiz redzēt rezultātu un nevajag domāt, nevajag skaitīt. Gribētu arī pieminēt to, ka mūsu digitālais bīdmērs katrs nāk šādā triecienistrīgā kastē un katram ir kalibrācijas certifikāts. Tā kā šiem datiem var uzticēties, ko rāda bīdmērs. Vai tu skatītāji zināji, ka ar bīdmetru var mērīt 4 dažādus mērījumus? Ar augšiem zobiem var mērīt iekšējo diametru. Ar šiem zobiem var mērīt ārējo diametru. Ar šo daļu var mērīt dziļumu. Un ar šo daļu var mērīt pakapienu. Bīdmēra precizitāte ir līdz 1/100 milimetra. Vismaz skala ir līdz 1/100 milimetra. Bet ko darīt, ja vajag vēl precīzāk un lai tas rezultāts būtu pārliecinoši precīzs? Ja nepieciešams vēl precīzāks mērījums, tad pilnīgi noteikti īstais mērinstruments būs mikrometrs.
Katram no šiem mehāniskiem mērinstrumentiem ir norādīta precizitātes klase uz tā. Šiem mērinstrumentiem ir redzams romiešu skaitlis 2, tātad otrā precizitātes klase. Taču šim salokājumam metrimāram ir trešā precizitātes klase. Bet sanāk, kur ir labākā? Jo precizitātes skaits ir mazāks, jo klase ir augstāka. Tad pirmā klase ir vislabākā. Jā, un arī šāds mērlens mums ir klāstā. Un nav svarīgi, vai jūs izmantojat visparastāko metromēru vai visprecīzāko mikrometru. Visi tie instrumenti būs ļoti kvalitatīvie un precīzie. Šos un citus mērinstrumentus jūs atradīsiet Vurt veikalos visā Latvijā.